Vairāk nekā 200 Jaunpils vidusskolas audzēkņu šodien iesāk ar kārtīgu iesildīšanos, lai pēc tam turpinātu ar futbola spēli un citām sportiskām aktivitātēm. Kā ir ar meitenēm un futbolu? Man liekas, ka tas nav tāds priekš meitenēm, tas ir vairāk tā kā priekš zēniem, bet, izkustēties ar forši tā visiem kopā. Pat esi spēlējis kādreiz futbolu? Nē, es esmu tikai tiesājos. Lai spēku samērs būtu līdzvērtīgs un nezustu vēlme kopā darboties gan lieliem, gan maziem, tiek izveidotas tikai 2 komandas. Tādējādi punktus savai komandai pelna gan pirmklasnieki, gan vidusskolēni. Vai ir svarīgi, kas šodien uzvarēs? Jā. Kāpēc? Tāpēc, kad uzvara ir galvenā. Galvenā nav uzvara, bet galvenā ir cīņa. Un sīva tā cīņa būs? Jā, ļoti. Ideja mācību gadu noslēgt ar futbola festivālu radās tikai pirms gada dibinātajai biedrībai Futbola klubs Jaunpils, kur cenšas šo sporta veidu iedzīvināt novadā un tādējādi mēģina skolēniem parādīt, ka vasara pie datora ir zudusi vasara. Es uzskatu, jebkurš pavadītu minūti vai stundu ārā, vai tas ir futbols vai basketbols vai jebkas, vai skriešana, jā, tas ir ļoti noderīgs pašam jaunietim un varbūt viņš aizdomāsies par to, kad ir foršāk ārā būt un kaut ko darīt, nevis iekšā. Gan pedagogi, gan arī vairums vecāku šādu ideju atbalsta un ir gatavi arī turpmākai sadarbībai. Bērniem trūks, lielai daļai trūkstušu aktivitāšu. Es pati strādāju skolā, un es kā skolotāja arī redzu, ko nozīmē, kad arī lielākās klasēs, kas no mazotnes nav radināti jau pie sporta. Organizatori iecerējuši, ka futbola festivāls Jaunpilī mācību gadu noslēgumā kļūs par tradīciju, bet, lai bērniem atgādinātu par sportisko garu visa gada garumā, kausu uzvarētāju komandai tikšot pasniegts 1. septembrī.